Tātad sveicināti atpakaļ Dzinējspēka 6. epizodē. Tātad šodien es šo jau filmēju 2. reizi. Tā kā izrādās, es iepriekš nebiju ieslēdzis mikrofonu, un es ceru, ka tagad es esmu ieslēdzis mikrofonu. Bet, jā, kaut kā tā sanāca. Bet šodien mēs runāsim beidzot par Saabu, kurš ir viena no manām mīļākajām firmām, mašīnu, protams. Un tas 3 mašīnas būs Saab Sonet 1, Saab Sonet 2 V4 un Saab Sonet 3. Tad sākumā Saab Sonet 1, kuru arī sauca par Saab 94. Viņu ražoja no 1955. gada līdz 1957. gadam. Šai mašīnai bija priekšpiedziņa, un lielākais ātrums bija 190 km/h. Otra mašīna ir Saab Sonet 2 V4, kuru arī sauca par Saab 97. Ražoja no 1968. gada līdz 1969. gadam, kurā šai mašīnai arī bija priekšpiedziņa, un lielākais ātrums bija 150 km/h. Un no 0 līdz 100 km/h tādu ātrumu viņa varēja sasniegt 12,5 sekundēs. Un trešā mašīna Saab Sonet 3, kuru arī neskapēc saucas Saab 97, tieši tāpat kā Saab Sonet 2. Saab Sonet 3 ražoja no 1970. gada līdz 1974. Šī mašīnai arī bija priekšpiedziņa, un lielākais ātrums bija 165 km/h. 100 km/h viņa varēja sasniegt 13 sekundēs. Bet salīdzinot ar visām šiem 3 mašīnām, visātrākais bija Saab Sonet 1. Vēl es gribētu jums izstāstīt vairāk par Saab Sonet 2. Man ļoti patīk milzīgais Saab Sonet 2 aizmugurējais stikls, jo viņš ir diezgan milzīgs un izliekts, tas izskatās ļoti stilīgi, bet ir arī mīnus šim stiklam. Piemēram, ja tev trāpa akmens pa aizmugurējo stiklu, tev būs jāmaina viss tas stikla gabals. Bet, piemēram, salīdzinot ar mūsdienām, mums ir vairāk tas stikls sadalīts pa daļām, kā šajā bildē. Un sanāk, ja tev trāpīs pa mazo stikla daļiņu, tad tev mainīs tikai to. Bet Saab Sonet, ja tev trāpīs pa sānu tam lielajam stiklam, viss tev jāmaina pilnīgi viss milzīgais stikla gabals. Un, jā, ļoti smieklīga lieta ir arī par bagāžnieku. Viņš ir iekšā liels, bet, lai ieliktu koferi, es nezinu, vai tur pat ielīstu caur to mazo caurumu, tāpēc, ka caurums ir šāds, kas ir ļoti, ļoti maziņš diezgan. Un salīdzinot bagāžnieka caurumu ar pašu aizmugures izmēru, un vēl salīdzināt ar šo bildi, kur salīdzināt Saab Sonet ar mūsdienu mašīnām, mēs varam saprast to, ka tas bagāžnieks ir vēl mazāks nekā šķiet. Un, jā, paskatīsimies vairāk par šo mašīnu šajā video. Skatāmies! Tad nākamais būs mana uzticamā grāmata 501 mašīna, ar kuru obligāti jāizbrauc. Un, protams, mēs runāsim par Saabiem. Un pirmais Saabs ir Saab 92, kas izskatās šādi. Tātad visus Saabus ražoja Zviedrijā, kā arī šo Saab 92.
un viņu ražoja no 1949. gadam līdz 1957. gadam. Tad ātrākais ātrums šai mašīnai bija 105 km/h, un 97 km/h viņa varēja sasniegt 26,6 sekundēs, kas, salīdzinot ar mūsdienām, nav ātri. Otrs Saabs ir Saab 96, kas izskatās šādi. Arī ražojas Zviedrijā, protams, un viņu ražoja no 1960. gadam līdz 1980. gadam. Tad ātrākais ātrums bija 127 km/h, un 80 km/h viņi varēja sasniegt 14,7 sekundēs. Un trešais Saabs ir Saab 900 Turbo Classic, kuru arī, protams, ražoja Zviedrijā, un viņu ražoja no 1979. gada līdz 1993. gadam. Viņš izskatās šādi, un ātrākais ātrums ir 193 km/h, un 97 km/h viņš varēja sasniegt 8,9 sekundēs. Man ļoti patīk šai mašīnai tie diski un vispār tā visa forma, kā viņa izskatās, un es teiktu, ka šis ir ļoti smuks Saabs. Tas būs arī viss no 500 jaunām mašīnām, ar kuru obligāti jāizbrauc. Bet šodien man ir jauna grāmata, kuru tēvs man izvilka no kaut kādas kastes, kuru sauc The Saab Scania Story. Tātad, kas man ļoti patīk par šo grāmatu, ir šīs grāmatas aizmugure, jo viņi izskatās ļoti stilīgi, viņi izskatās šādi. Un, jā, tad, ja jūs zinājāt, Saab firma vispār nebija sākumā mašīnu firma. Sākumā tā bija lidmašīnu firma. Un tagad mēs atveram grāmatu vaļā. Tur vispār ir izstāstīts par Saabu apmēram un par to, kāds bija sākums, par to rūpnīcu, kur viņi ražoja tās lidmašīnas. Un, ja mēs apskatāmies, tad pirmā lidmašīna, ko mēs redzam, ir Saab 17, kas izskatās šādi. Un arī Saab 18, kurš izskatās šādi. Tālāk ejot, mums vēl teksts un vēl teksts un vēl teksts. Un tad ir Saab 21, kurš izskatās šādi. Un pēc tam mums ir Saab 90 Scandia, Saab 91 Safir, un vēl teksts un vēl teksts. Un tad ir Saab 92, kuru es jau jums šodien stāstīju, 500 jaunā mašīnā, kuru obligāti jāizbrauc. Man ļoti patīk viņa forma. Un jā, tur ir diezgan daudz, kas izstāstīts par to Saab 92 un vēl par lidmašīnām ļoti interesantām. Un vispār šī grāmata izskatās ļoti interesanta, un varbūt kādu citu reizi es jums izstāstīšu kaut ko no šīs grāmatas, bet šobrīd tas būs arī viss šai epizodei, un tiekamies nākamajā epizodē, kas būs jau 7. epizode. Un čau! Paga. Vēl viena lieta. Tad, kā jūs redzat, ārā ir jau sniegs. Un, diemžēl, tā ir. Un, diemžēl, tā ir. Jā. Bet sliktākais ir tas, ka ir tikai novembris un ir jau sniegs. Tas nozīmē, ka decembrī man sniegs jau būs apriebies. Un vairs nebūs nekāda bauda no sniega. Bet, jā, tas ir diezgan bēdīgi. Bet nekas, vismaz var iet ārā un braukāties ar ragaviņām.
Un šajā bildē var redzēt, kā viņš izskatās. Tīksmūks, vai ne? Pat neko nevar redzēt, tāpēc, ka ir tumsa. Bet tādēļ es no jums atvedos jau otro reizi. Tā. Un trešo reizi. Tā.